Bezota hennișa chiar semilla Tu șabine te-apri ești precizat Svetime cu songa zišu nenoteiktā secībā Ko tu vairs par tevi nesurēs, es neko pretīgāk Pilnīgi lieki to logu tagad bija likt. Te ir taisnīgi nozīmē, tad tas ir nohuja arī šitā, bļa. Kā tu griez žipsakonu? Fleks, bļa. Tu esi šodien atnācis, lai skatītos, kā es remontēju savu māju. Bet es vēlos izveidot maziņu situācijas aprakstu, kas notiek. Sāksim ar to, ka es pēdējos 2 gadus ar savu labāko draugu vēlamies dzīvot kopā. Mēs vēlamies izveidot brālību, kur mēs turam viens otru pie atbildības, kur mēs abi tiecamies uz saviem mērķiem, kur mēs abi liekam viens otram būt čakliem, stipriem, gudriem, neļaut vienam otram slinkot. Līdz ar to mums viens faktors, kas ir nepieciešams tajā brālībā, ir mums jāsatieks ļoti regulāri, mums palielam jāsatieks visbiežāk, bet par cik mēs dzīvojam ļoti tuvu viens otram, mēs nekad nesatiekamies. Tātad mums vajag dzīvot kopā vienā mājā. Viņam ir dzīvoklis, man ir māja. Mēs izvēlējāmies to, ka labākais variants, kur dzīvot, ir manā mājā. Tātad māja mums ir. Tā reku smukā māja, tāda mums māja ir. Atvainojos, ka es izklausos slims, jo es esmu, bet nav laiks slimot, ir jāstrādā. Mums ir māja, bet tā māja ir taisīta 70. gados, līdz ar to tur viss ir slikti. Neskatīsimies uz visām tām problēmām, kas tai mājai ir. Domāsim par to, kas mums ir pavisam nepieciešams, lai mēs varam sākt dzīvot kopā. Lai mēs varam sākt dzīvot kopā, mums vajag 2 guļamistabas, jo man pašlaik ir tikai 1 liela guļamistaba. Tātad mēs to lielo guļamistabu sadalīsim 2 daļās. Tā, mums ir nepieciešams 2 guļamistabas. Kur ir spilvens, kur sēga. Mums vajag 2 guļamistabas. Bet, lai mēs dabūtu tās 2 guļamistabas, kas mums ir vajadzīgs? Mums vajag sadalīt uz pusēm. Tātad mums vajag starpsienu. Bet, lai to starpsienu uztaisītu un lai tās guļamistabas būtu pieejamas, mums vajag vēl vienu starpsienu ar durvīm, lai mēs varam tikt iekšā tajās istabās. Tātad mums vajag vēl vienu starpsienu, kurā ir durvis, lai mēs tiekam iekšā. Bet tā istabā ir tikai 1 loks. Tātad viena istaba būs ar saules gaismu, otra būs tā kā kambars. Tātad mums vajag arī logus, lai mums ir saules gaisma. Mums ir nepieciešami logi, lai būtu saules gaisma abās istabās. Bet, lai visu šito izdarītu, lai izveidot tās 2 guļamistabas, lai būtu tā starpsiena un otra starpsiena un logi, mums vajag blakus istabā, dzīvojamā zonā, uztaisīt grīdu. Kāpēc grīdu? Tāpēc, ka vajag kaut kur nolikt visas tās vecās mantas. Izvāksim pilnīgi visu ārā, lai mums ir forša tukša lapa, kurā mēs varam strādāt. Izvāksim visu ārā, uz grīdas noliksim visas mantas. Idejiski pareizi būtu, ja mēs sāktu ar grīdu, tad visticamāk uztaisītu šo starpsienu, tad mēs varētu logus, un tad jau mums būtu tās 2 guļamistabas. Bet par cik es no savu darbu kolēģi nesen nopirku 2 jumta logus, es vēlos tos jumta logus pirmos likt. Tas varbūt nav pareizi, man visticamāk vajadzētu labāk nomainīt jumtu no sākuma, uztaisīt kārtīgi jumtu, pēc tam pamatus sataisīt un pēc tam grīdu sataisīt. Un tad tikai sāk domāt pa visu šito, varbūt vēl nosiltināt māju, pirms es domāju pa visu šito. Bet ātrums ir pats svarīgākais. Mums nepieciešams sākt dzīvot kopā maksimāli ātri, tātad šīs ir mans prioritātes šobrīd. Un es izvēlējos sākt ar logiem. Tagad, kad situācija ir skaidra, ejam taisīt tos logus, ejam viņus likt iekšā jumtā. Līdz galam nesatrūt, cer, ka sirds man nesapūs, vos man taunis tas ir trū, labi, ka to man saki tu. Es aizmirsu pieminēt, ka es jau esmu sācis, kur ļoti labi atskaņā, te atskan viss. Man istaba pavisam savādāk izskatījās iepriekš. Es atbrīvoju visu, kas te ir, es citas lietas iznesu, citas lietas vienkārši sakārtoju. Tāpēc, ka es rekuru jau esmu arī pat šito mazliet sācis, es uztaisīju caurumu, lai atrastu, kur ir spāres, lai es varu to logu likt. Es uzzīmēju, kur es viņu vēlos, un tad es, skatīsimies, kur viņš varēs beigās stāvēt, tāpēc, ka
Tāpēc, ka vēlams ir, lai viņš nav spārēji tieši pa vidu, jo tad man jāuztais vēl ir viss kaut kāda konstrukcija. Vēl papildus vajag, lai viss tas bleķis, kas būs tam logam, iet šīferim tā kā viļņa apakšā, nevis augšā, lai tas ūdens tek iekšā tajā apakšā. Īsi sakot, es esmu mazliet sagatavojies, kaut ko esmu sakārtojis, bet vēl ir daudz gatavošanās darba. Rītā es pavisam visu sakārtošu, tāpēc, ka esmu sarunājis ar savu draugu Kārli, ka viņš man nāks palīdzēt. Lētais darbspēks, bet reku šādi izskatās tagad istaba. Šobrīd es braucu pie Kārļa pēc instrumentiem, aizņemšos no viņa ripzāģi, jo pašreizējais plāns ir uztaisīt trepes, lai es varu uz jumtu strādāt. Jā, kad tās trepas būs gatavas, tad sakārtot visas iekštelpas priekš būvdarbiem, remontdarbiem. Un tad svētdien Kārlīts pievienosies man un palīdzēs man to pirmo logu ielikt. Es pagaidām gribu ielikt vienu, skatīties kā būs, un tad nākamo. Tāpēc, ka ar šito PSRS laiku māju nevar zināt, kas tur notiks. Visāds problēmas tur radīsies, kamēr mēģinās tur kaut ko izdarīt, kaut ko salabot, kaut ko jaunu ielikt. Tāpēc pašlaik pamierīgo ieliksim vienu logu no sākuma. Tātad, kur instrumenti man ir. Mans skaistais ripzāģīts ar gumijas āmuru, ko Kārlis man iedeva. Paldies! Tiekamies rīt, kad taisīsim trepas. Labdien! What the fuck, nopietni! Es aizbraucu uz pātu pēc koku šodien un skatījos viņu līdz 3. Problēma. Un tā beigās es nopirku kā senukajā 3-metrīgas 45 brusiņas, un tad vienkārši no visām tām es tur uztaisīšu tās trepas. Šodienas plāns ir uztaisīt trepes, uzlikt uz jumta, pēc tam šeit uzlikt tādu plēvi, pārlikt šitās mēbeles šeit, tāpēc, ka te ir caurums aizmugurē, atbrīvot to caurumu, un tad otrā pusē tur arī ir skāps virsū pretī. Tad vajadzēs kaut ko atbrīvot no dzīvojamās telpas. Tur vajadzēs kaut ko atbrīvot, nest lejā, nest laukā. Tad es varēšu to skāpu pagriezt, un tad varēšu izveidot tās 2 ieejas man te būs. Un tad būs atdalīta telpa, un tad varēsim rītā griezt šito un likt iekšā logu. Vajadzēs arī to logu notīrīt. Nu, skatīsimies, cik es daudz paspēšu šodien. Centīsimies maksimāli daudz izdarīt. Tagad es esmu uztaisījis pirmos 3 metrus tām trepēm. Tā kā man ir budžeta variants mūžīgais, man ir kāds vecs skrūvs, kuras garažā atrada 7-nieces, es ieskrūvēju, bet man tās nepietiks. Tāpēc es ieskrūvēšu tās 10-nieces, kas man ir, un pēc tam nofleksēšu. Tas nav pareizi, bet mans attaisnojums ir budžets, bet tas jau arī reāli, tas ir būvnieks pa žīziņu. Tā. Taisam nākamo 3 metru posmu. Pakāpienam solis ir 30 cm un platums trepē ir 40 cm, un tad es liku pārlaidumu 5 cm, lai pakāpiens nesasprāks tik viegli. Atzīmējam soli. Pirmam man vajag būt 2,85. Es gribu sākumā vispār savienot, lai tur nesanāk nekāda sūda kroči. Bet man vajag uztaisīt kronšteins, un es nopirku šitādus. Šeit var nofleksēt, un tad ir 2. Tu pieskrūvē vienā galā, otrā galā, un tad man šķiet, ka būs ļoti stingrs. Varēs noturēt 90 kg plus mīnus. Reku man tagad jāparāda, cik precīzi un cik droši jāfleksē. Tā, protams, viss drošība, bet, zin kā, es velku brilles tikai tāpēc, lai man būtu grūtāk griezt. Vienkārši, lai izaicinātu sev. Bet tā jau drošāk ir bez brillēm un bez šitā aizsarga. Bez šitā aizsarga. Citiem tie ir aizsargs, kaut kāds, bet tas nav vajadzīgs. Man liekas, tas ir mazāk droši nekā šitā. Tātad, ja tu gribi droši kaut ko fleksēt, atceries, bez aizsarga, bez brillēm. Tas ir visdrošākais veids. Es tikai uzvilku brilles, lai man būtu grūtāk nogriezt. Zin kā, gribu sevi izaicināt. Un pasties vispār širo kārtīgs aprāts, ne?
Diezgan ok, vienīgais. Treps ir gatavs, es tikai tagad pielikšu āķus, un tad jāceļ augšā uz jumta. Re, kur es vispār pieliku vēl vienu to metāliņu, lai no visām 3 pusēm, no visām 4 it kā, jo tas pakāpiens arī kalpo kā stiprības avots. Būs labs. Tas nu gan bija čakarīgi šito trepu te dabūt, bet tagad to es nesu lejā. Šitā te ir, un tad rīt varam darboties. Tas mazais gabaliņš baigi traucē, lai tikt augšā. Kaut kā jāpieliek vēl klāt mazs gabaliņš, lai bišķi drošāk ir. Tā, treps ir gatavs, treps ir uz jumta, tas ir. Tagad ir atlicis sakārtot būvobjektu. Tagad šito ten visu mēģina kaut kā noorganizēt, lai viņš stāv te tā. Un tad daram to. Nu redz, kā te izskatās. Tagad tas ir nolikts te. Te ir tāds, pavisam dirsā šķība uztaisīt. Tas, kas te taisīja lētais darbspēks. Labāk samaksā bišķi vairāk par to remontu, lai tev nav pilnīgā šķībajā viss. Bet tagad mums vajag tikt no širā skāpi vaļā. Bet, lai tikt no skāpi vaļā, vajag širo visu sakārtot. Es domāju, ka jāsavāc visi tie dēļi, tās kastes, to riteni vajag kaut kur beidzot nolikt. Un tad es domāju to plauktu. Un tad vienkārši pa 180 grādiem to skāpi nolikt te tā. Tāda man ideja, tāpēc, ka reku širā šķirba grīdā, tukšums, iet arī līdz turienei pa lielam, tāpēc pie sienas. Var mēģināt pie sienas vispār pielikt to skāpi, tā būtu labāk. Jau! Nu, te tagad ir 2 ieejas. Let's go! Nu jā, te ir pavisam pilns viss. Vajag izvākt visādus širātus šlāms. Man rektīgi te bija jāpievērš uzmanību, jo tas skaps baigā ļurkat tāds tā kā puņķis uz drāts pa lielam. Kaut kā mēģināja nostiprināt, jo viņš kaut kā tā pavisam redz. Pavisam forši. Reku, te ir instrumentu skaps. Vajag pāris plaukts ieskrūvēt, varbūt tas arī palīdzēs viņam palikt bišķi tādam stingrākam. Un tad varēs pāris no šitiem instrumentiem sabāzt. Nu labi, nākamais es tagad lieku to plēvi virsū, lai būtu šeit siena. Un šodienai tam vajadzētu būt viss. Varbūt kaut ko sakārtot bišķiņu, lai mazāk manas te ir. Bet tā te ir pa lielam daudz grūži. Man vispār nav vajadzība šiem lietām. Varētu mest ārā, varētu tur nezinu kurināt, bet tai pašā laikā pilnīgi nekad nelietots, var jau arī ielikt pa 2 pārdot. Kaut kādas tās mazās mantiņas. Lai vismaz es varu vienu brusu nopirkt vai vienu profilu priekš starp sienas. Jā, ja kādam interesē, kāpēc šitas vispār caurums te ir, bet neklausies pavisam jaunā zēnā. Tad, kad es nezinu, man bija zem 10 gadu, es tur pateicu, ka es gribu tā kā ķipa bāra veidīgu tā kā spotu. Pieņemsim, ka es pieceļos no rīta, un no šitās puses te ir kaut kāds tā kā bārs. Es apsēžos šeit, te ir tā bāra lete, ķip te ir tāds durtiņš, kas atturās, un no tās puses no virtuves atnāk, man atnes ēdienu un brokastis un tēju, un es te sēžu un ēdu. Kāpēc man vecāki klausīja man un uztaisīja to caurumu, es nezinu, bet tā īstenībā labi, ka viņš te ir, jo es varēšu uztaisīt. Pa lielam, jā, man vajadzēs durvis uztaisīt te tā, un šitās durvis vajadzēs, šitās durvis es nelikšu, vajadzēs atrast kaut kādu citu risinājumu, kā tās durvis nolikt te. Ja es varētu tikt vaļā no šitā balsta, tad varētu durvis nolikt tā, lai šitas stūris tiek līdz griestiem. Un tad viņš būtu pietiekami tālu, lai tā siena netraucētu. Pa lielam šitās durvis vajag, es teiktu, 30 cm pa labi, bet tad atkal šīs traucē. Un tad jāskatās, kā var tikt vaļā no tā balsta.
nevajag domāt pārāk daudz teorijā un vienkārši sākt darīt. Tad reku līmējam. Es gribu līmēt, es gribu te tā ielīmēt iekšā zem šitējiem, lai arī te tā būtu gaisma. Nu redz kā, viss notiek. Tagad mums ir atdalīts. Nu es vēl domāju vēl 1 vai 2 reizes pāriet pāri skočtām. Šito vajadzētu Un rekur. Protams, ka nevar iztikt bez kasikiem. Nu jā, nu es jau gribētu šitos griestus mainīt, bet varbūt ne tik agri. Rekur forši sanāca te kartoniņu izplēst. Bet nu, kasiks ir. Tas jāizskočo, lai putekļi netiek tur. Bet un tagad vienkārši bišķi pāriešu vēl kāds 3-4 reizes pāri skoču profilaksei. Es domāju, rītā esam gatavi darboties ar šito. Griezt ārā, skatīties, kas tur notiek. Ja tev kaut ko vajag no šejienes, raksti, lūdzu, paņem. Vienoties par ziedojumu būvmateriāliem, es nezinu, brusām, tur profiliem, ģipsim, akmens vatei, nu kaut ko jau var izdomāt. Kaut kas ir šodien izdarīts, vismaz tādu sajūtu. Čakarīgi, ka tu dzīvo tai Britonā. Vajadzētu vispār 99% izmest, vienkārši, lai var pagulēt, vietu, kur pagulēt un strādā. Nu, labi ir. Tiekamies rītā, kad Kārlis nāks palīdzēt to logu bāzt iekšā. Man liekas, īstais laiks skatīties YouTube video, kā likt jumta logu iekšā. Man ir tāda melna bilde, bet, nu jā, nu es jau vienkārši, tad, kad atgriezīsim visu vaļā, tad, kad būs caurums un varēs redzēt debesis, tad jau būs jādomā, ko darīt. Un tad jau būs, man liekas, skaidrāk bilde, tāpēc es baigi, jo negribu te pārāk daudz domāt, vienkārši atgriezīs vaļā, redzēs, ko vajag, un tad dabūs to, ko vajag. Cerams, dabūs. Līdz 6 ir laiks, kamēr depiķis vēl vaļā, depo vēl vaļā. Šis nav baigi patīkamais laiks, lai pa jumtu strādātu. Beidz snikt. Kāds sniegs aprīļa vidū? Dimanta ripa mums tagad ir. Es tagad gaidu uz Kārli, bet kamēr es viņu gaidu, es varētu to logu uznest augšā. Es uznesīšu logu augšā un tad skatīšos, cik es varēšu vēl pagraizīt šito, pataisīt lielāku caurumu, izņemt vātu ārā. Šito rāmu tīrot, esmu sapratis, ka pilnīgi lieki to logu tagad bija likt. Jo tāpatās mans mērķis, lai dzīvot ar savu labāko draugu kopā, tas nav iespējams, jo viņš tagad ies uz obligāto dienestu vasarā. Un tad tikai nākamajā vasaras beigās viņš būs atpakaļ. Līdz ar to šis pilnīgi lieki, no sākuma vajadzēja nomainīt jumtu. Nu, protams, es nezinu, cik drīz es jumtu mainīšu, bet labi ir ieliksim to vienu logu, redzēsim, kā tas ir. Tad dosimies tālāk ar citām ģēlām. Kārlīts mazliet kavējās, te es eju uz priekšu, kur esmu šitik tālu ticis, esmu atracis spāres, rekur smuks pārīt un rekur smuks pārīt. Vienīgais, jā, vajag ļoti precīzi te tā, tieši pa spāres centru smuki iegriezt, lai pēc tam nākamajā, lai ģipskartonu pēc tam var pielikt klāt. Apmēram caurums ir, cik es skatos, pa lielam šeit viss šitie dēļi te ir, ir šitie dēļi, tad ir kaut kāds jumta, tur plēvi, lai ūdens netek cauri iekšā visur. Un tad ir šīfers, man liekas, šīfera nagla tā ir. Un tad kaut kā būs viņš smuki jāizzāģē, viss šitas arī. Es nezinu, ar ko sākt. Noņemt šīferi no sākuma un tad zāģēt no augšas to, vai kaut kā no iekšas, bet no iekšas nesanāks. Tur tad būtu tas krūtais zāģīts jāņem.
Bet arī, ja jāņem šīfers nost, tad jāskatās, kurā vietā vispār var ņemt. Tad ir kaut kā jāizurb varbūt caurums te pa vidu. Un tad skaidrs, ka tur ir centrs, un tad ņemt to šīferu nost tā prātīgi. Jā, visticamāk tā. Palīgs ir klāt. Tu esi mans palīgs. Kam tu to saki, bļē? Kamerai. Ai, bļē. Sākās, bļē. Kārlis nodirš man māju. Tas dirs uzbūvēt. Un tu dirs man. Es neesmu atbildīgais. Vai tā māja? Bet es jau viņu neuzbūvēju. Tas parāt no līnija. Kā tu var būt, bļē? Nākotnes būvdarba vadītājs un, bļē? Kā tu vari šitā nogriezt, bļē? Ko nogriezt? Pasties, dirsā izskatās. Es katru pa vienam griezu. Katru pa vienam griezu? Te ir, ka taisn līniju uzzīmē, tad ir nohuja arī šitā, bļē. Tu domā, es vajag pievērst tam uzmanību. Es zinu, ka mums vajadzēs vairāk nogriezt, tāpēc es, bļē, pohuju kā griezu tagad. Tik precīzi mērījumi. Plus mīnus 20. Ko tas nozīmē, ok? Kāds plus mīnus? Ko tas nozīmē? Tas ir tas plus 20, tam oriģinā. Šis ir loga izmērs, un tas ir plus 20, kam vajadzētu būt ir papildus. Un tagad šajā pusē, kur tad dabūs tā līnija? To līniju nevajag. Re, kur ir tā līnija, kas ir svarīga. Rāmi augšu. Priecēs kaut ko ķeburs sadzīves. Iet balgi. Bet sorry. Neesi tik pieredzējis, cik tu. Es jau atņēmu. Tā ko tu dirsi man, bļē? Bet drīkst, Ja? Atbrauc, es gaidīju, bļē, normāli palīdzīt, bļē, paņemot diršu. Solis, bet cimdiņi, zīmolītis. Vēl līmeni rādīts. Cik ir akurāt, ko arī fiksnot? Nahu, Kristofs, slēp kādu bēdu zāļu. Tev neko nevajag ņemt līdzi, neko tev nevajag ņemt līdzi, bē. Bet es jau nedomāju, ka vajag. Kā? Kas te ir vajadzīgs? Es ļoti tagad... Tu man iedevu cirkuļu zāļu. Es ļoti priecātos, Pats tu sapri? Cirkulis arbļes liedi, piemēram, tas kā viens piemērs. Tu pats iedevu man cirkuļu zāļu ar vadu, un tu zināji, ka man tas ir. Un es teicu, ka man jau, ka tu iedevu viņu. Bet tam nav. Un tu zināji, ka būs jāzāģē kaut kas. Pagaid, kāpēc tu tik smugu griež, ja tas ir līdz zāļu? Tu jau gribējāt cirkuļu ar līdz zāļu. Pārēj. Perfekts. Dievs, man ir viena acis, bļē. Un tu priepsies man pa perfektu. Bļē, daudz man ir. Ja Man priepsies pa perfektu, daudz man ir. Ja turēsies pie kreisi, bļē, tāpēc, ka tu tēsi. Paņem kas, Haņ, maziņo. Tu man prasīji? Es nezinu, vai es esmu debīls vai kas, bet, bļē. Augšējai līnijai lietas kreisajā pusē. Tā garādā, jā. Kāda rezmits, kurā pusē lietas attāls apsēs un mans kāds komikuļē? Viņš jau ņems no tavas līnijas šitās. Tā, kur tu atzīmējies, pielikt klāt 225. Šitā ir tava līnija, kas. Jā. Un es no tās līnijas uzliku šitos 225. Nav brīnums, ka šķīvi būs. Kāpēc mājas teicu šķīvi? Nē, tāpēc, ka tu te esi atnācis. Viņš man redz sejā mals. Bļaļ, un skrūve. Jā, mēs jau maucam pa centras, pāris centrā paļu bombūs dahu jāskrūv. Jā, ko darīt, bļē. Tikai mēģina tā, lai viņš izdzīvo arī to pusi un pēc tam nopirks jaunas, ne? Kas tas ir? Akšpaktelēs. Ko? Tu ahujenīs? Es domāju, tu speciāli kaut ko tur mēģini iztaisnot, bļē. Precizitāte atradies. Es nevaru. Bļē, kaut ko redz par tām brillēm. Tas ir 2 centimetri veco zēnu. Ko tu domā? Flex pagriež, bet piški. Ģipsi? Brilles nevajag. Tas būs dirsā, bļā.
Ļauj minēt, tā ir metāla ripa vēl pie tā. Ceturtais kurs ir kasa. Eju, tu bet. Instruments pasaudzē bišķi. Āmurs? Visi ir āmurs. Jā. Nē, tā kā, bļaļ, šķurēs sniegu, nedēļ man dagunāt to visu pildu. Tagad sejā. Es aizmirstu, ka fleks Vienkārši grieža fleksu tieši pretī savai sejā. Tas ir pizdzēdz. To seja tik balti. Sniega vīrs atbraucis, bļa. Bļaļ, bet vispār labi strādā tas fleks. Šitā būvniecības eksāmenā, bļā. Kā tu griezi žipškartonā? Fleks, bļā. Fleks ir tik universāls. Āmurs, ģipškartons, zāģis, koks, zāģis, Tev viens metā. instruments ir gan profiliem. Kokam? Nu, kokas, šitas baigi biesi. Pagaid, jāpamēģina man. Nopietni. Kāpēc? Man viņš domā, Tu šitā, tu eksperimentēji šitā arī mājās savās? Neaizdedzina lūdzu jums. Eju, bet ziks ir. Es jau vienreiz pateicu. Es tā ceru, ka mūsu skolotājs neieraudzīs širo. Es nekad neesmu normāli strādājis ar tevi. Vienmēr man ir bijis iepazīstams dzīvē, bro. Man jāskaidrojas, kāpēc viņš nomira vai kas, bļaļ. Eju, tu vari mierīgāk? Es mēģinu te pastrādāt. Labi, ir tagad ar Kārli izdomājam tā, ka viņš no iekšpuses tur kārtos, zāģēs tos kokus un kārtos viss. Viņš tagad urba caurumu, lai es varu no augšas redzēt, kur tas caurums apmēram būs, un tad es to šīferus vākšu nost. Skatamies. Bļā, es tagad savu jumtu ārdā ārā, tas nu gan ir labi. O, nu jā. Tagad jau vairs nav variantu. Tā, es tagad domāju, kā to šīferu dabūt ārā. Jo man vajadzētu būt zem viņa, bet es esmu viņam blakus. Un ja es uzlikšu trepu pa virsmu, tad jau es nevarēšu viņu vispār paķert. Zin kā bija šīferim, vajadzēja nolikt kaut kādu dēli. Tad ar kāzas kājumiņu celt. Ok, viena nagla ārā. Ok. 2 naglas ārā. Cerams, ka es nesaplēsīšu neko. Nu jā, es varu viņu vienkārši zemāk. Reku itē caurumu. Tā. Jāņem šitas arī. Bet vajadzētu pasaudzēt to materiālu. Kas tas vispār? Tas pliks papīrs, ne? Preskartona veidīgs kaut kas. Kaut kādu plēvu vajadzēs. Jumta plēvi pielīmēt. Ko mēs nospriedām? Pastāstīs, jā. Labdien. Es esmu gūstā jau 3. dienu. Es nesaprotu, kas notiek. Jāpiestrādājas. Mums tagad ir pliks jumts atstāts, man ir caurums jumtā. Un es to šīferu loksni saplēsu. Līdz ar to mēs pat uzlikt viņu apakaļ nevaram. Tev jumta vajag tā tikai tagad no mājas. Aha, jā. Tev vēl 90% no jumta ir. Nebētu lietas tieši tur tā nepilēt. Tieši tur. Reku mēs instrumentus dabujām un Kārlim ļoti maz laiks, tāpēc mēs skrienam apakaļ. Mēs esam apakaļ ar visiem instrumentiem. Tagad Kārlis ar renovātoru tos dēļus griež, un tad es eju uz to jumtu, to šīferi ņemt nost.
Tas jau nav papīrs, tas ir kaut kāds. Rubī. Underlayment. Čau. Bet tik starši tāds jums loks. Es to varu piesakt plēju un visu. Putns baro tavu, bļa. Ieliec tādu plauktiņu un baro putns. Pilnīgi savādāk izstāv paliek. Jā? Jā, nenormāli. Bet tu saproti, mums nav atpakaļceļa tagad. Pilnīgi nekāda atpakaļceļa nav. Jau, bet te baigās slodze, tā ir Renei šodien ir. Tā, pagai. Es nevaru, man juntā caurums. Tu ne tikai būs sēlpojies pilni dirsa putekļiem šodien, bet arī vēl asbestu dabūs sistēmā. Viņš jau paspēja nodrupt. Zin kā beigās būs? Tie, kas skatīsies širo, viņi neskatīsies, lai skatītos, kā es ko remontēju. Vienkārši skatīsies, kādas sūdes izdomājis es. Bet Kārlī, kas tas pa griezienu? Tas tā speciāli ķip, lai vairāk saules gaisma tiek iekšā. Jā, nu, bet mēs dzirdēs par tādu lietu. Tas diezgan slikts brīdis teikt, ka man kontā nav nekā, ja gadījumā mēs kaut ko sapisam, man nav pa ko nopirkt. Bembus jau pārdod. Tik ātri domā sanāks? Tomēr viņu paņemt. Ui. Stipendiju jau ieskaitīju, bet es vienīgi visu savu stipendiju ielēju savā bākā. Vienkārši reiz mēnesī stipendiju, un tad es to pilno bāku izlēju 2 nedēļās. Pasni situācija. Jā, no šeit būs labi, bet man jābūt uz diezgan augstu pakāpienu. 4. no augšas. Vienīgais man nav šīfernagls, bet viņš izskatās pēc. Pasties, cik man pilna reniņa. Smilts. Melnzem, bļā. Mēs mācēsim viņu ielikt apakaļ vispār. Nu, tas tāpēc, ka es pirmo reizi viņu lietoju. Nu, labi, ieliksim paklāju, pēc tam noņemsim to brīdi. Ok, nepārspīlē. Vajag saglabāt to, kas te ir, viņš saglabājums. Es tā aizdomājos, bļa. Šitāds pikors kāds vienkārši ir redzējis vispār. Kas ir? Aizgāja šķīvi? Širo vajag smuku nogriezt. Nu, bļa, džekiņi. Es tev saku smuku nogriezt, tu jau, bļa, burtu uzstājies. Nevar nogriezt. Tas ir smuki, līdz ar malu. Līdz ar malu? Pasties. Bet tu paskaties, kādas man ir iespējas. Būs interesants. Ew. Kārlī, tu tagad speciāli griez, cik vien šķībi iespējams? Es nevaru no šitās puses. Stop! Nu, tur nav varianta, šīfers jāņem ārā, jo tu tikko nozāģēji šīferī. Nu, nē, tas pārklāšās. Nu, es zinu, ko es teikšu godīgi. Man iepriekš gulta bija tieši zem manis, kur es stāvu. Un es ik pa laikam dzirdu, kā pels vai žurks skrien pa to griestu. Tā tad pastāv iespēja, ka tur tā varētu iepazīst savus draugus. Mums obligāti kaut kas te būs jāsmērē. Nu jā, vēl vajag. Nē, viss kārtībā. Kāpēc? Viņš jau neies šitā. Tad viņš būs pa augstu. Šita te. Baigi gaišs, ne? Izlabos kasjaks, izlabos. Nākamais kasjaks ir tas jumts, kas jānomaina. Man patīk, ka ieliek logu pirms jumta, bet... Tas būs čakarī. Tas ir idiotiski, ja tu ņems ārā kā. Būs atkal čakars pēc tam to logu, nu tā kā... Tu metāliks?
Tā, kad tu nokrāsoši tās pretīgās sienas, šitās slimnīcas krāsas, un uzliks smuku apdērs, tad jau būs pohuj, tad tu vairāk neredzēs neko. Vienkārši tu esi iemūžinājis tagad šito nesmuko iepusienu, kas te ir tas zāģēšanas pēdas. Mums ir, bļaļ, loks. Redzi? Jā. Iesim viņam, ko papas smadzen. Šo mēs saucam pa diagonālu. Šitai mājā dahu jāuniflot vajag vai. Tātad rekur ir viens no sāna bleķiem, es nezinu, kurā pusē viņš iet. Tā, kas mums te pa brīnumiem notiek? Kaut kādas metāls salikā. Aiziet. Ko saka par širo? Es zinu nošāties. Kārlis man pamet. Kāpēc tu man pamet? Ja man arī ir vēl darbi. Tā, piemēram, savs algotas darbs. Un es negribu to vairāk būt. Tagad tie TikTok ķipā, es pazvanu čomam ķipā, saka, kad būs 2 stundu darbiņš, iedos aliņas, beigās tas ir bezmaksas 8 stundu vergošana. Katru reizi tā ir bijis, bļa? Es paņēmu pauzīt maziņu, jo man bišķi pa daudz viss bija, paēdu. Tagad esmu bišķi mierīgāks. Bet nu kas jādara? Jāsaliek tas šīfers, jāmēģina viņu pienaglot. Katru loksni ar vienu naglu pienaglot tā īstermiņā. To gan es nepamanīju. Stāda, reku tev smuku šķirbiņa. Skaisti. Es te kaut ko ķep saliku kopā. Beidzās šīfers. Viņš baigs šķīstā. Pavisam vecs izšķīds. Ļoti viegli šķīst. Reku tev smuku izšķīd. Smuku dabūju širo. Širās trepas es kustināju. Tad rociņu foršu uzķēru, nokrit no krēsla un tad uzrāvu širo. Tagad tik jāieliek logi, jāuzliek tas metāls un tad ir ok. Jā, vajag pa darbdienām nopirkt nagls, dabūt šitās cepurītes, kārtīgi sanaglot, meklēt šīferu un tad iespējams nomainīt to šīferu pēc tam. Bet jāskatās, ja nekas netiek, tad jau it kā var iztikt bez. Bet man kaut kā baigi nepatīk. Ideālā gadījumā vasarā vajadzētu nomainīt to jumtu. Un tad vispār būtu ideāli, bet skatāmies, kas būs jādara. Nu, reku gatavs ir. Pasaka, kur ir visi kasjaki. Pašlaik man viss ir pieriebies, man vajag nākamais, ja būs nākamais klips, tad tas būs kā ūdens tek un viss ir dirsā. Bet cerams tāds klips tagad nebūs un tad vienkārši tiekamies nākamajā. Pasakot, domāju, ka širo tev patīk vai nepatīk. Jā, un visiem būvniekiem droši rakstiet. Es zinu, ka es nelepojos vispār ar šito darbiņu. Ļoti, ļoti, ļoti nepareizi. Te baigi labi izskatās, bet rekur, pasties kā loks izskatās. Vispār. Skaisti. Nekur nav šķirbu. Gaismu nekur tu neredzēsi. Te tā bija viens kasjaks, tur bija tas alumīnijas mazliet uz priekšu. Ģipsies vēl nezinu, vai likšu, negribās tagad īsti čakarēties ar to. To varētu darīt tad, kad būs starpsiena. Nu, tad, kad abas starpsienas būs gatavas. Bet tagad gan es darīšu tā, kā vajag. Es sataisīšu grīdu no sākuma dzīvojamā istabā, lai tur ir vietas vispār, kur kustēties. Un tad es tikai pie sienām ķeršos. Labi ir. Dai, čau.